Labdien visiem izturīgākajiem, kas vēl arī pēc pusdienām ir gatavi iedziļināties šajās tēmās. Drošs mājoklis, stabila nākotne, un mūsu PPP risinājums īres mājokļi Latvijas speciālistiem programma ļoti daudzsološi, skaists mērķis un ārkārtīgi daudz gaidas un ārkārtīgi daudz iesaistītie partneri. Un mēs esam, principā mēs esam diezgan ceļa sākuma posmā, kaut arī šīta programma, kā jau minēja mans kolēģis no CFLA Reinis Freimanis, tika apstiprināta jau 2024. gada 11. jūnijā. Tajā brīdī tika iesniegts informatīvais ziņojums, kas aptuveni tātad pieņem, kā tā programma varētu izskatīties, un deva valsts nekustamiem īpašumiem, ko es pārstāvu, uzdevumu tālāk šo te programmu virzīt. Tā, pie šīs slaidas pavisam īsti pakavēšos, jo šo te nepieciešamību pēc pieejamiem mājokļiem iezīmēja jau gan Signe, pārstāvot Eiropas komisiju, jo šī problemātika ir aktuāla visā Eiropas Savienībā. Katrā valstī tas ir mazliet savādāk varbūt, un katrā valstī ir drusciņ cita vēsturiskā šīs te jomas attīstība, bet Latvija nav nekāds unikums un izņēmums, un mēs būtībā konstatējam tos pašus izaicinājumus un problēmas, kas ir vispār Eiropas Savienībā. Un tātad, lai šo te programmu vispār strukturētu un virzību, tātad vispirms tika konstatēts, ka eksistē tirgus nepilnība, īpaši ārpus Rīgas, pie Rīgas, jo lielā daļā Latvijas tālāko reģionu neatkarības laikā nav uzbūvēts pat neviens jauns energoefektīvs daudzdzīvokļu nams. Savukārt, tur, kur viņi ir uzbūvēti, šie jaunie un energoefektīvie daudzdzīvokļu nami, liela daļa mājsaimniecību nevar tajos atļauties īri pa tirgus cenu. Un tātad šīs te būvniecības izmaksas un maksāt nespēja ir nesabalansētas, un arī augsti ir būvniecības izmaksu un termiņu riski, bet tas saistīts ar banku kreditēšanu un to jau, ko kolēģi arī jau minēja. Tad tādi pieturas punkti. Pusotrs gads ir pagājis. Šobrīd tikko pašā gada nogalē valdība ir pieņēmusi rīkojumu, ka šī programma šī brīža redakcijā tātad tiek apstiprināta, un informatīvais ziņojums ir apstiprināts par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem, un mēs dodamies uz priekšu. Mums ir iespēja tālāk veikt privātā partnera atlasi, bet vēsturiski, kā mēs nonācām vispār līdz šim, tātad bija sākotnējais lēmums par programmu, tad ņemot vērā iesaistītās pašvaldības un visu šo te komplicētību ar daudziem partneriem, mums bija nepieciešami, protams, arī pašvaldību konceptuālie lēmumi, kas bija balstīti sākotnēji tirgus pētījumā atsevišķās 13 pašvaldībās, jo strukturējot programmu, sākotnējā ambīcija bija 1000 jauni mājokļi, tā, lai tas būtu interesanti lielajiem struktūrālajiem finansētājiem, kā Eiropas Investīcija banka un citas struktūrālās bankas, kur minimālais tātad šis te kredīta apjoms ir aptuveni 80 miljoni, 100 miljoni tas ir optimāls, un tātad valsts ar tādu kopīgu programmu var iet uz priekšu no savas puses, tātad agregējot šo te pašvaldību pieprasījumu, un, protams, arī tika izvērtēts normatīvo aktu. Šis te esošā bāze, un tika atzīts, ka dzīvokļu jautājumu risināšana, palīdzība šajā jomā ir pilnībā pašvaldības kompetence, un tāpēc bija nepieciešama arī grozījuma likumā,
grozījuma likumā tika panākt un stājās spēkā vasarā par to, ka valsts var tātad iesaistīties un sniegt palīdzību speciālistiem un gatavot savu privātajā, publiskajā partnerībā balstītu programmu un nodot tās īstenošanu ar deleģējumu valsts kapitāla sabiedrībai. Tas tāds ievads. Sākotnējais pieprasījums. Tātad es jau minēju, ka mēs 13 pašvaldībās veicām tādu tirgus pētījumu par balstoties uz pašu pašvaldību pieprasījumu, kas tika salīdzināts ar datiem mājokļu tirgū un vispār būvniecības datiem un tad šīs 13 pašvaldības, kas gan ir citas pašvaldības, ne tās, kas ir kartē, sākotnēji tika uzaicināts tātad konceptuāli lemt par dalību. Daļa no viņām atkrita, galvenokārt Pierīgas pašvaldības, kurās šis tirgus spēja sevi varbūt risināt pats. Bet programmai izskanot, mēs saņēmām interesi vēl no vairākām pašvaldībām, kurām tad mēs arī laipni ļāvām pievienoties tajā brīdī izstrādes gaitā šajā programmā, jo, protams, ka šī plašā interese, tas ir zināms signāls, ka šai programmai tātad ir vajadzība pēc šīs programmas. Un tas, protams, mūs iedrošināja tālāk rīkoties. Ar Eiropas Investīciju banku bija noslēgts ļoti liels konsultāciju līgums, ņemot vērā, ka šī ir arī banka, ko mēs ceram piesaistīt tālāk šīs programmas jau praktiskajā īstenošanā. Un Eiropas Investīciju bankai faktiski šis bija lielākais līgums Baltijas valstīs, kāds viņam līdz šim ir bijis, tika izvērtēti 57 zemes gabali visās šajās 18 pašvaldībās. Es tīri ilustratīvi parādīšu vienu slaidu, jo tur bija pamatīgs pētījums apakšā. Gandrīz arī uz katru no pašvaldībām mēs kopā ar bankas pārstāvjiem braucām arī dabā paskatīties, kā tas izskatās, jo ir skaidrs, ka tāda banka kā Eiropas Investīcija banka neinvestēs līdzekļus kaut kur faktiski nav dzīvē pievilcīga vide, kur nav nodrošināti kaut kādi publiskie pakalpojumi un varbūt arī, kur pats zemes gabals neatbilst tām prasībām, kādas pašvaldība ir izvirzījusi tam pieprasījumam pēc dzīvokļiem. Šis ir tikai tāds mazs ilustratīvs piemērs. Tur bija daudz padziļinātāka analīze arī attiecībā uz piedāvātajiem zemes gabaliem, kāds tur ir viss, kādas ir komunikācijas pieejamās, kāds ir vispār apdzīvotības blīvums noteiktajā vietā un tā tālāk. Tātad tika izvērtēts šie 54 zemes gabali. Tad vispār par publiskās privātās partnerības uzbūvi, kā jau kolēģis minēja, tā ir tāda valstiska programma, kur valsts ir identificējusi šo nepieciešamību, un riski tiek sadalīti tā, ka lielāko daļu uzņemas privātais partneris, un mūsu gadījumā arī mēs skatāmies uz projektu, kas būtu ārpus bilances, lai atslogotu, neatslogotu, bet var sakot nenoslogotu ar šo papildus valsts budžetu, bet šo valsts vajadzību risināšanai piesaistīt privāto finansējumu. Un tātad valsts nekustamie īpašumi, kas ir publiskā partnera pārstāvis, mēs izstrādājam finanšu un ekonomiskos aprēķinus, veiksim tātad šo partnerības iepirkumu lotēs, patreiz mēs runājam par pirmo loti, sagatavojam, slēdzam līgumu, veicam iepirkumu uzraudzību, maksājam pieejamības maksājumu, tad savukārt pašvaldībai būtu lielākā sadaļa ir nodrošināt augstas gatavības projekta īstenošanai zemi un
Un nevienā brīdī šīs pašvaldības īpašuma tiesības nemainās. Arī privātajam partnerim šo projektu īstenojot, visu laiku īpašuma tiesības paliek pašvaldībai. Un tātad pašvaldība maksā savu pieejamības maksājumu daļu. Arī valsts maksā šajā gadījumā, ņemot vērā šo tirgus nepilnību, arī valsts sniedz atbalstu, ko mēs arī īpaši skaņosim ar Eiropas komisiju. Tātad, lai šie uzbūvētie jaunie energoefektīvie mājokļi patiešām būtu pieejami. Un savukārt privātais partneris uzņemās vislielāko risku. Viņš gan projektē, gan būvē, gan finansē, gan uztur, gan apsaimnieko. Ar uzturēšanu saprotot to, ka tiek ieguldīti būtiski līdzekļi, lai šis uzbūvētais dzīvojamais fonds pēc līguma darbības termiņa beigām, kas ir 27 gadi, 2 gadi būvniecība, 25 gadi pieejamības maksājuma periods, lai tas tik nodots atpakaļ pašvaldībām lieliskā kārtībā. Un, manuprāt, šis ir fantastisks mehānisms, kā pašvaldības, īpaši, kur šobrīd nav iespēja pašām veikt jaunu dzīvojamā fonda būvniecību, var tikt pie šī dzīvojamā fonda un piesaistīt sev šos jaunos speciālistus. Varbūt tikai īsi šī projekta schēma, kā tas izskatās. Tātad parādot vienkārši, cik daudz ir iesaistītās puses, bet te ir tikai daļa, jo te neparādās visas atbildīgās iestādes un uzraugošās institūcijas, te ir tikai valsts pārstāvis, tātad līguma slēdzējs valsts nekustamie īpašumi, kuram būs privātās publiskās partnerības līgums ar privāto partneri, šo te lielo PPP līgumu strukturēšana Eiropas Savienībā paredz, ka ir tātad viens privātais partneris, viens vai maksimums 2 publiskie partneri un tiek slēgts līgums, kuriem apakšā ir tātad publiskais partneris risina valsts pusē, gan attiecības šajā gadījumā ar pašvaldībām, gan pieejamības maksājuma, tātad nodrošināšanu, ko uzņemās maksāt privātajiem partneriem, savukārt privātais partneris, viņš tātad piesaista finansētājus, viņš nāk pats ar savu kapitālu ieguldījumu, viņš apakšā organizē būvniekus un viņš organizē pakalpojumu sniedzējus. Un vēl, protams, ir kā spēlētāji pieejamo mājokļu īrnieki, ko definē šīs grupas, definēs pašas pašvaldības, un kas slēgs īres līgums ar pašvaldībām, un tātad maksās arī īri. Bet daļu no īres tiks sakta arī ar šo subsīdiju, lai beigu galā caur pieejamības maksājumu privātais partneris tātad šādā veidā atpelna savu ieguldījumu. Par pirmo loti es skatos, ka man laiks ļoti strauji iztek. Tātad bija jau minēts, pirmajā lotē mums ir 7 pašvaldības. Varat redzēt, katra ar kādu pieprasījumu nāk. 150 miljoni ir kapitāla ieguldījumi. Tas ir labs piedāvājums privātajiem partneriem. Un arī Eiropas Investīciju banka šo vērtē kā ļoti optimālu projektu. Projekta laika līkne pirmajā lotei. Šobrīd mēs atrodamies 26. gada janvārī, kad VNI pēc šī ministru kabineta rīkojuma, kad mums ir, tātad mēs varam spērt nākamos soļus ar privātā partnera iepirkuma izsludināšanu, mums ir jānoslēdz vēl arī vienošanās ar pašvaldībām, atbilstoši publiskās privātās partnerības likumam. Šobrīd mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā, mums izaicinājumi ir ļoti daudz, ņemot vērā arī to, ka šis publiskās privātās partnerības likums tātad šādā kontekstā tiek darbināts pirmo reizi, daudz ir interpretācijas no dažādām iestādēm un arī pašvaldībām, bet mēs ļoti ceram, ka tas kopējais mērķis mums atļaus nonākt pie kopīgas vienošanās. Un tad pavisam īsi otrā lotē tātad mums vēl ir atlikušās pašvaldības, kas ir izrādījušas interesi. Mums vēl Rīga meklē atbilstošas zemes gabals, bet pārējās jau ir
tātad gan domas lēmums pieņēmuši par dalību, bet, protams, šī otrā lote ir krietni kādu soli divus atpakaļ, tāpēc, ka šeit vēl tikai finanšu ekonomiskie aprēķini tiek izstrādāti. Un finanšu ekonomiskie aprēķini tā ir tāda, mēs viņu varam saukt par tādu tāmi valstī, cik tas projekts varētu maksāt, un arī pašvaldībām. Un protams, ka viss parādīs iepirkums, bet, tajā brīdī, kad mums ir finanšu ekonomiskie aprēķini apstiprināti atbildīgajās iestādēs, tad pašvaldības vēlreiz lemj par savu dalību programmā. Un tad, protams, mēs ceram arī uz atbalstu. Un otrās lotes laiklīkne, tā ir līdzīga pirmās lotes, bet faktiski mums ir jāiet uz priekšu ar pirmo loti, un tās sekmīga īstenošana dzīvē arī parādīs, vai būs otrā lote, un vai būs vēl arī kādas nākamās. Jo doma ir, ka šis projekts ir replicējams, bet to mums laiks rādīs. Paldies! Paldies! Ļoti labi, ka mums viena tradīcija turpinās, vai ne? Klau, jautājums, kāds ir iegūms privātajiem partneriem šajos projektos? Tavuprāt? Privātajiem partneriem ir brīnišķīgi, manuprāt, iespēja sev garantēt ienākumu 27 gadu periodā. Ja, tas ir ļoti ilgstošs līgums uz garantēti ienākumi, labs biznes, es teiktu. Labs biznes, jā. Tāpēc, Gati, tu kā uzņēmējs un Dācija, jūs kā vērtējat, ir labs biznes? Okay. Ir tā, ka privātā partnera atlase mums ir, protams, atklāts konkurss, un mēs ļoti ceram uz lielu interesi un attiecīgi uz konkurenci savstarpēju, lai privātie partneri nāktu ar radošiem un visiem izdevīgiem risinājumiem un attiecīgi arī turētu zemu to savu peļņas daļu. Bet te runa par 20... Cik tur gadiem? 2 gadi ir būvniecības laiks un 25 gadi ir šis pieejamības maksājuma laiks. Jā. Labi, bet 25 gadi tas jau laulībā ir grūti noturēties. Kur te vēl šāda veida attiecībās? Mums šādas pašas attiecības arī ir Ķekavas apceļā, un kā jau kolēģis no CFLA minēja, ka šīs attiecības vismaz sākotnējā fāzē ir brīnišķīgas. Okay. Sākumā parasti viss ir labi. Es kā jurists jums varu pateikt, ka es esmu dzirdējis, ka tad, kad šķirās, tad ir grūtāk. Lūk, bet saka lūdzu, Inga. Šajā gadījumā viss jau ir sadalīts, ja, pie līguma slēgšanas. Ja mums ir analoģija ar laulību, tad viss ir sadalīts un savstarpējās attiecības ir norunāts. Mēs tātad ejam uz skaidriem nosacījumiem. Brīnišķīgi. Viss ir caurspīdīgi. Tad var arī šķirties. Okay. Bet tad ir vēl viens jautājums. Tātad vai ir kāda rīka opcijas bez finansējuma, kā pašvaldība var vai nē, tas laikam nebūs tev, domāju, bet valsts gan tas ir tev var sekmēt iedzīvotāju aktīvu lēmumu pieņemšanu šajos projektos. Tieši iedzīvotāju aktīvu lēmumu? Kaut kādu kā iedzīvotāji vispār ietekmē šos procesus? Tātad pašvaldībās trūkst jauno speciālistu, vispār trūkst speciālistu. Iedzīvotāji, piemēram, ja pašvaldība vēlas savai slimnīcai vai skolai piesaistīt jaunos skolotājus vai dakterus, iespējams, ka viņi pašvaldībai jautā, bet ko jūs mums varat dot? Vai jums ir dzīvojamais fonds, kas atbilst mūsdienu prasībām? Un tas varbūt motivē kaut kā pašvaldību padomāt par šiem jautājumiem un risināt. Labi, bet tad sanāk tā pašvaldība nāk uz valsts nekustamiem īpašumiem, viņi saka, mēs te gribētu realizēt tādu projektu? Pašvaldība,
privātā publiskā partnerība ir par pašvaldību sadarbību. Jā, es saprotu, bet kaut kur jau informācija jānāk, cik daudz dzīvokļu tad mēs te gribam un kāpēc? Šī programma tagad, kā jau es minēju, ir šī pirmā lote. Cerams, ka būs arī otrā lote. Tur visas pašvaldības, kas gribēja, nevarēja iesaistīties, jo minimālais mājokļu apjoms uz zemes gabala bija 48. Tātad 48 dzīvokļu māja bija tas minimums, jo pašvaldības pusē ir arī risks aizpildīt šo te jauno mājokli. Pašvaldība uzņemās sagādāt šos īrniekus. Un tad ne visas pašvaldības uzreiz atvēzējas tiem 48 dzīvokļiem, bet, protams, ka ja pašvaldība redz, ka, un es nezinu, nav jau šajā kartē, bet, manuprāt, mums ir ļoti daudz pašvaldības uzrunājuši, bet, ja tiešām ir kāda, kas redz pašvaldībā potenciāli attīstīt šo te projektu un neredz sevi kartē, protams, ka viņi var rakstīt uz valsts nekustamiem īpašumiem, un mēs patiešām izvērtēsim šādu iespēju nākotnē. Tad ir vēl viens jautājums, kam piederēs publiskās privātās partnerības projektā uzbūvētie mājokļi? Visu laiku īpašuma tiesības paliek pašvaldībai. Tās nemainās. Pašvaldība nāk ar zemes gabalu. Uz šī zemes gabala tiek būvēts mājoklis, kas ir visu laiku pašvaldības īpašumā, bet ir nodots tātad lietošanā uz šo te līgumu laiku privātam partnerim, kurš tātad veic visu uzturēšanu, apsaimniekošanu, arī īrnieku, helpdesku un visu pārējo, kā labs saimnieks, ja, jo privātais partners, protams, tur ir daudz līguma apakšā, un viņš ir ļoti interesēts veikt savu darbu kārtīgi, jo pieejamības maksājums tiek balstīts pieejamībā. Ja kaut kas nav pieejams, vai teiksim, kaut kas ir, es nezinu, dažādas situācijas var būt, tad privātais partners arī nesaņem šo pieejamības maksājumu kaut kādā daļā. Labi, un tad pēdējais jautājums, ko es šodien uzdodu visiem runātājiem, tavs novēlējums Latgales iedzīvotājiem. Mans novēlējums Latgales iedzīvotājiem ir tātad, lai nākotnē Latgales iedzīvotājiem būtu iespēja izvēlēties dzīvot pieejamos, energoefektīvos un mūsdienīgos mājokļos visā Latgales reģionā. Un kas viņiem pašiem jāizdara, lai tas notiktu? Viņiem pašiem jābūt droši vien ir aktīviem un jāapbaksta savas pašvaldības un jāveido uzņēmumu, kā jau iepriekš bija minēts, jo tas viss iet roku rokā. Okay. Un savukārt pašvaldībām, es biju domājis, sagatavojos jau, ka arī pašvaldībām būs kaut kas jānovēl. Savukārt pašvaldībām es novēlu gan būt partneriem šāda tipa projektā, gan nākotnē, ka mums ir daudz publiskās privātās partnerības projekti arī citās jomās, arī izglītībā, sportā, medicīnā, ka pašvaldības spēja sadarboties un šādā veidā mēs piesaistam publisko interešu īstenošanai privāto kapitālu. Lieliski. Lai izdodās, ne? Paldies, Tamīši. Paldies.